Zīmējumi rodas sākotnēji no idejas, un ideja rodas no iedvesmas. Parasti no ikdienas vai no lasamvielas. Es ļoti daudz lasu. Tas ir no filozofiskās literatūras, no daļu literatūras, no citu dzejnieku darbiem vai no citas mākslas, ko es redzu. Man ir vairāki reģistri, kuros es strādāju. Ir vizuālais, ir verbālais, tas ir valoda, kad es rakstu dzēju, vai ir tur muzikālais, es rakstu skaņu. Un tad vienkārši tā doma kaut kā parādās, iereģistrējas vienā no tiem reģistriem. Es redzu šo izstādi primāri kā feministiska partizānisma aktu. Feminisma un falocentrisma tāda cīņa ir ļoti centrāla šīs izstādes vēstījumam. Māksliniece arī strādā ar psihoanalīzes teorijām, un šajā ziņā kaut kādā ziņā tā spriedze jau ir iekodēta viņas praksē, viņas mākslā. Attiecīgi psihoanalīze tieši postulē falla primaritāti un centralitāti, ja? Un tad feminisms cenšas to apkarot. Un es teiktu, ka šajā izstādē mēs vērojam arī šo cīņu. Ja? Tāpēc, ka arī šis vīrišķā parākuma simbols, viņš netiek viennozīmīgi vienkārši noliegts. Ja? Viņš tiek dažādos veidos transformēts, bet kaut kādā ziņā arī respektēts varbūt paradoxālā kārtā. Cilvēks uzvārdā visums, tas ir dzējolis no mana iepriekšējā krājumā, kas saucas Naivums, kas iznāca 22. gadā Valtera Dakšas izdevniecībā. Un cilvēks uzvārdā visums, tas ir mans alter ego, tas ir cilvēks, kas izlaiž sev cauri visu pasauli, mēģina aptvert visu pasauli, laist sev cauri. Bet tāds fun facts, ka man mātei uzvārds no armēņu valodā tulkojama nozīmē visums. Tā kā iedvesmas avots īstenībā ir ģimenes mitoloģija. Īsumā tad varētu teikt, ka visa izstāde ir tāda fetišu sērija, kuri sasaucas arī ar šo te mūsu dzimumu atšķirību, ar mūsu dzimti, un kur šo dīvaino, varbūt pa daļai perverso metamorfožu rezultātā top kaut kas nebijis. Pēc dzimtes subjekts, cilvēks uzvārdā visums. Viņa savā mākslā ir vispār daudz provokatīvāka un subversivāka nekā, teiksim, savās idejās par to, kādai sabiedrībai vajadzētu būt. Mākslinieci iestājas par līdztiesību, neplāno nevienu kastrēt, ne simboliski, ne reāli. Sienas gleznojums, tā ir Platona ala, tā ir atsauce uz sengrieķu filozofiju. Tā ir ala, kura notiek iluzorā pasaulē, kur sēž gūstekni un skatās uz priekšmetu ēnām. No tās alas vajadzētu iziet ārā, lai ieraudzītu realitāti. Ķermenisko formu, kaut kādas tādas negaidītas metamorfozes, kuras var nolasīt kā metaforu šai dzimšanai un arī jaunradēji kā tādai.